Labvakar! Šodien es jums pastāstīšu tikai par sava atvesļošanās kompleksa pamatprincipiem, un pārējais laiks būs seansiņš. Atvesļošanās seans tāds, kā es to veicu pēc semināriem, pēc lekcijām, kad mēs paņemam kontaktu un ārstējamies no galvas līdz kājām. Un tad šo ierakstu jūs varēsiet likt vairāk reizes dienā un ārstēties, cik vien jūs vēlaties. Vai iedot arī kādam citam cilvēciņam, kurš nekad nav bijis pie manis uz semināriem, uz lieliem seansiem. Tā būs liela palīdzība tiem, kas netiek ne uz Rīgu, ne uz jūsu rajonu kultūras namu, uz maniem lieliem seansiem. Un, protams, seans laikā es jums uzlādēju ūdens sāli medu vienmēr tur semināros, ja? Un tad es pastāstīju, kā to ūdens sāli medu lieto. Bet daudz labāk jau ir, ja jūs varat arī šādā veidā disku paklausīties un mājās ārstēties visu mēnesi, un tad saņemt pēc mēneša seminārā atkal lielo seansu un atkal caur šo disku mājā ārstēties. Bet būs arī tādi cilvēki, kas nekad vairs netiks uz maniem seansiem, bet šis te viņam palīdzēs. Nu, es domāju, ka visu mūžu, kamēr vien tas disks iet, variet sakupēt, kamēr vien tas disks nenoplīst, ja? Tie, ka viņš arī kalpos jums un jūs mīļajiem tuviniekiem. Tātad mans atvesļošanās komplekss viņš sastāv no 25 punktiem, un tos es pēc savas sistēmas individualizēju. Un visu tos punktus, kādēļ es saku, ka tā ir sistēma, ja? Tad, ka tur ir vienojošais moments, ja? Un pie tam šādi vienojošie elementi ir divi. Visus punktus kopā saista. Pirmais elements, tā ir bioenerģetika. Ar nepareizām darbībām, nepareiziem paņēmieniem jūs savu bioenerģiju samaziniet, un jo mazāki biolauki visam ķermenim kopā un galvai auriņa vārga, vāja un vēl piesāņota, tad arī katram orgānam, kurš ir fizikas slims, arī ir mazs biolauks vai tukšs vispār. Ja? Un tad atvesļoties ir grūti un lielākoties neiespējami. Un tādēļ viss vainas lielākās arī skaitās neārstējums, jo trūkst šī bioenerģija. Un vēl ar aplamībām dažādām mēs šo bioenerģiju arī samazinām. Kvantitatīvi un kvalitatīvi. Tātad, ja mēs guļam uz ādas, protams, ka bioenerģija zud un biolauka brūk, tur nav ko runāt. Ja? Jāēd cukuru, baltos milciņu ne tikai nedod bioenerģiju klāt, bet atņem vēl nost. Tātad, ja ēdam atkal otrādi bioenerģetiskus produktus, augus, tējās, sulās, salātos, pulverītī, ja? Ierīvējumos aplikācijās, slikto enerģiju viņi savāc un labo dod klāt. Ja mēs taisam inhalāciju, vienalga kāds ošņēm jodu pudelīti, ošņēm bodēns, sliktā enerģija iet prom, labā nāk klāt. Īpaši, ja mēs atkal pieslēdzamies ārstnieciskajam uzturam, vārīts uzturs vien ir tukšs. Tad viņš atņem, ne tikai dod, atņem biolauks, bioenerģiju samazina. Ja? Ja mēs vitaminizējam šo ēdienu, šo vārītu ēdienu, ierīvējam pētesīs, sākam mārus, piparus pieliekam, salvēju pulveru, vitaminizējam ēdienas, ja? Un sīpolu, ķiploku, pētesīs arī zaļumu, un saknes, un pura, un dils, un loks, un nekāda zaļumiņa tur ir iekšā vēl, ja, ķimenīte. Tad atkal tas visu to vārīto uzturu aktivizē, viņš ir bioloģiski aktīvs. Un veidot dzīvšūnu ar mirušiem produktiem, dzīvšūnu izveidot nevar nekā. Nākošais, kad mēs ejam zāļu vannā, protams, vispirms jūs pieliekiet kādu sodu vai vērmeļu tēņu vai ko, tad fitotermoefekts, man uzlādās to sāli energoefekts. Tātad jūs saņemsiet caur šo vannu, uzlādēsieties, palielināsiet biolauks, un beigās tas ūdens pēc 5 minūtēm otrādi darbos savāks jūsu šlagas un savāks slikto enerģiju, ja? Un aizvedīs prom. Un ja mēs skrienam, tad muskuļi saraujās, sliktā enerģija nāk ārā, muskuļi saraudās, indas izspiežās ārā, pēc tam vajadzētu noskloties, ja? Dušiņi arī savāc visu to un aizved prom slikto enerģiju un arī tīri ķīmiski kādas nelabas vielas, ja? Un slikta enerģija. Ja? Slikta informācija arī savāc šī duša. Tā līdz galam es mums varētu nostātīt visu 25 punktus.
ar aplamībām samazinām biolauks, ar pareizu rīcību, ar pareizu elpu, ar stāju, ar folkloras klausīšanos, ja, un vararipiņu pielikšanu un tā tālāk. Ja, mēs biolauks palielinām un katrā ziņā pats galvenais tomēr ir mani seans. Ja? Un tad es veicu individuālu seans tiem, kas var atnākt, kolektīvu seans pēc lekcijām, pēc semināriem, bet kas atkal nevar, tam uzlādēt sāli, ūdeni, med, un tagad būs arī tāds disks vai tāda kasetīte, ja, kurā jūs varēsiet arī, pēc kuras jūs varēsiet saņemt šo ārstniecību ar biostraumām. Protams, tam ir liela nozīme, pēc katra seansa cilvēki redz, ko var izdarīt seansa laikā, un vēlētos tādu seansu katru dienu, bet neiedomājamies agrāk video kasetēs lielās rakstījām iekšā audio kasetītes, bet neiedomājamies, ka tagad tāds diskus mēs varam saveidot, un jūs varēsiet ārstēties ar šiem diskiem, kad vien vēlēsieties, un vismaz vienreiz dienā, vai kaut vai pāris dienās vienreiz, tas būs liels atspaids atvesļošanās ceļā. Un tagad otrs vienojušais elements ir, kad ar nepareizībām, dažādām aplimībām un kļūdām mēs pataisam skābas asinis un ar pareizām neutralizējam un bāziskojam šīs asinis. Ja guļ zādasiņas, arī skābs. Ja es uztāju seanciņu, organisms un asinis paliek bāziskāks. Ja? Zāļu vannas, nekas nav bāziskāks par savais augiem salvē pulverī, mikstūrā ilzīte. Manās 3 veidi 9 zāļu tēņās, ja? Tie paši bāziskākie. Tad bāziskākais uzturs ir no ogām broklēni, un no dārzņiem mārutki, rutki, kāļi, rāceņi, pētesīs, selerijas sakni, purau. Nu, tad tos arī ļoti vajadzētu lietot, un ķirbi sūs, un burkānu sūs, un kāpos sūs, un bieži sūs, un bāziskot asins. Tātad katrs punkts bāzisko asins. Arī skriešana, arī mūzikas klausīšanās, folklora, protams, ne jau kaut kas, ja? Un viss tas ir vienojušais elements, visus punktus vieno kopā, atskābēšana, acidozes likvidēšana un asiņu tīrīšana. Un tā veidojas viena vesela liela sistēma, un vēl šajā sistēmā ir vēl 2 sistēmas iekšā. Kūras 12 un 12 zaļu vannas saskaņotā veidā. Nu, mans atvesļošanas komplekss tādā 100% kompleksi atjauno visu organismu no galvas līdz kājām. Un tā kā redziet, kad bioenerģijas, ārstēšana bioenerģija nav vienīgais punkts, bet, var teikt, viens no galveniem gan. Pats galvenais tomēr ir savie pulveris, viņš arī uzlādēts un auga dod. Kaut nebūtu uzlādēts auga, paši dod milzīgu enerģiju. Savais auga ļoti spēcīgi, 20-30 reizes spēcīgāk par kultūra augiem. Bez savais augiem, bez savē pulvera kaut ko izārstēt ir pilnīgi neiespējami. Nu, tad plus bioenerģija, plus viss tas pārējais, un 40 gadus es pierādu, ka jūs nevarat nosaukt vienu orgānu, ko pēc šīs sistēmas nevar ārstēt. Tagad sākam seansu, un es paņemšu sākumā kontaktiņu. Es varu palīdzēt tiem, kas man jūt, siltumu, augstumu, tirpumu, spiedienu, vilnītu vai vibrāciju jūs jutīsiet. Un tad sāksim seansiņu no galvas līdz kājām. Un tā, kā tas ir pēc semināra, nevis pēc raidījuma. Pēc raidījuma saku tā, kad es tagad pieslēdzu visus tos orgānus un paliekiet pie ekrāniem, un 20 minūtes iet raidījums. Bet tagad es ārstēšu tik, cik es jūtu, ir vajadzīgs katrs orgāns, un pēc seansa jūs varat 5 minūtes vēl pakavēties pie ekrāna, un seansiņš būs jau beidzies, ja? Nu, klausamies, jau slēdz uz muguras starp plāstiņām, bet jūs varat just iedarbību arī kaut kur citur, silta, augsttīpumu, spiedienu, vibrācijas vai vilnīti, vai kāds smagums sajūt. Klausamies. Es laižu biostraustu uz muguras starp plāstiņām. Un, ja jums ir līdzās saules ūdensmets, tad tas tagad arī lādējās. Un sākam ārstēties. Nu, es tagad iešu uz centriem. Ārstēsim nervus, ja? Centrālo nervu sistēmu. Šīs korekcijas jūs varat nejust, jūtīgāks jutīs. Ar akcentu uz redzes centriem šeit un tur, kur muguras smadzenes sākās.
Pāriem uz redzes nerviem. Un tagad es uzlādēšu pašu acis tieši, ja? Var taisīt acis ciet. Kā jums ir ērtāk? Var acis vaļā. Tad parasti tas ir siltumiņš, ja? Parasti arī visi jūt. Klausamies. Tā. Tagad acis vēl, ja kam ir ciet, tad ciet. Vai ieklausieties? Es jums pierādīšu, kā organismā viss ir saistīts. Cilvēks noveco tad, kad noveco viņa dziedera sistēma. Un ceļot augšā dziedera sistēma, ar aizkuņu dziedera priekšgalā ceļās augšā viss dziedera sistēma, un cilvēks atjaunojas pats pēc sevis, un vērās vaļā visi sīkie kapilāriņi, insuls, infarkts būs pilnīgi neiespējami. Un es tad lādēšu to endokrīno sistēmu, un viss galvenais akcents arī man sistēma ir uz endokrīno sistēmu, ja? Un ar aizkuņu dziederi priekšgalā vairāk dziederi, ja? Un tad es viņus uzlādēšu. Epifīze, hipofīze, vairāk dziederis. Klausamies. Un jūs redzat, jūtat, uz vairāk dziederi, epifīze, hipofīze, jūs varat nejust vairāk dziederis jūt smagumu, ja? Un siltums uz acīm, bet es acis tagad neaiztiek, ja? Tad jūs redzat, krītās endokrīnā sistēma, krītās redzi. Atjaunojam endokrīno sistēmu un atjaunojas redzi. Ja? Finālā ar locītājs arī un mugurs ir kārtībā un lasa bez brillēm. Visi tie, kas strādā, kaut tā pusgadu pēc šīs programmas. Man ir 12 programmas, cik vajag tik pildi līdz galīgai uzvarai. Tā, tagad klausamies. Tīmusiņš, virsnierīte, aizkuņu dzieders. Viņš ir 3 pirkstu virs nabas, iet uz kreiso pusi. Tur varat just ap nabiņu tagad iedarbību, pa kreisi un uz muguru. Sildam, sildam. Tā. Pavilkšu ārā slikto enerģiju. Arī no acīm, no pieres, no tiem redzes nerviem, no acīm. Es ieslēdzu magnetu un pa degunu galvu prom. Pieres, no acīm pa degunu galvu prom. No pieres, no acīm pa degunu galvu prom. No šīs endokrīnās sistēmas un prom. No aizkuņģīšu un prom. Velkam ārā. Visus vēl uzsildam, uzlādējam. Akniņu pieslēdzam. Nierīti. Arī silst acis, nieru un aknāra atbild par redzi. Velkam ārā slikto enerģiju, velkam. Pakausīt sildam, tur ir redzes centra, kur muguras smadzenes sākās. Mazliet zemāk, tā arī tādēļ arī silst acis. Mazliet zemāk hondrozi sildam, pleci. Sildam. Padzinām, es tur padzināšu sāļus, ja, veikšu korekcijas. Starp tiem diskiem sāļi, lai eļošanas sistēma atjaunojās. Un tad sāļu puvers kopā ar mikstūru un ķirbi sula atjaunos diskus, viņi briedīs līdz normai. Un arī katrā ziņā, ja diski brūk kopā un samazinās, tad arī paši skriemelīši, ja? Arī tos tad atjaunojam. Salvē, mikstūra, ķirbis un viss būs. Un negrām cukurs un baltiem milti. Velkam ārā. Un otrādi pa roku pirkstiem. Vēl visu izvelkam visu nelabo ārā. Sildam. Josta. Krusti. Gožlocītavs, ceļi. Sildam. Velkam ārā. Vēlreiz siltum.
Un otrādi, no ieguļņa savācam visu saskaldījums, tur trombiņas, noārdam pangas sklerotiskās, savās neorganisko kaļķi, savā poras holesterīnu izslauka ārā kā ar slotiņu. Bet tagad es to ar biostrāvam, ja? Uzīzēju, ja? Vēl sildam. Sildam pakausītajiem pācīm tagad, bet no abām pusēm. Es eju arī uz acu dibenu, lai neatslāņojās tīklēni, nekāda katarakta, glaukoma, lai nebūtu caur pakaus. Tādēļ jūs uz pakaus jutīsiet smagumu tagad, ja? Tikai acis vien. Nākam ārā. Un klausamies bioenerģiju. Es biostrāvu sitīšu ar biostrāvam pācīm. Sitīsiet vilnīti vai vibrācijas. Siltumiņu. Tagad asins cirkulējam no kāju pirkstiem līdz galvai, actiņām un uz leju. Energocirkulācija un asins cirkulācija tagad tā ir, ja? Un enerģētiskas korekcijas tā, ja? Sakārtosim jums aizsargblokus, uzlikšu aizsardzību. Cildīņu Dievu sēta ap augumiņu, cildīņu Dievu sēta ap dvēselīti. Apsisdieņu man sētās tad ar vilēnīti. Un aizsarg dēniņu vēl. No akmeņa taukšņiem smērē savu augumiņu. Man galviņa dzelzīm kalta, tēraudiņu odarīte. Un to esam arī jums novēlu dievkulīgi. Un uz tikšanos varbūt kādā seminārā, jeb individuālās konsultācijās Pērnavas ielā 22 Rīgā. Bet, ja jums ir kāda vainiņa, ja, tad varat arī zvanīt man pa telefonu. Arī pa telefonu es varu sniegt palīdzību, noņemt kādu lēkmi sāpes vai risināt kādu problēmu. 2 9 5 4 7 2 8 9 2 9 5 4 7 2 8 9 Pērnavas ielā 28 Dabas zīmniecības centrs ar veikaliņu un Smiļģa ielā 5 Dabas zīmniecības līdzekļu veikals, tur būs un ekoproduktu un arī manas konsultācijas. Un viss tās grāmatas, kas nav tirdzniecībā, ko es esmu uzrakstījis ap 60, tur var palasīt un izkopēt ārā vajadzīgo materiālu. Un lasām žurnāliņu Latviskai mājai un ģimenei. Un pa salvē ir grāmatiņa pa katru augu un kāds 7 grāmatas veikalā par alerģiju, patiesību par vēzi un kāpēc bērniem mutis un tārpi un kā ātri sakārtot kuņģi un zanu traktu un kā aizkuņģi atjauno, kā akni sakārto, kā nierīt. Tās grāmatas 7-8 veikalā ir. Varat palasīt vairāk, ja kāds grib zināt par šīm problēmām, kā ar Latvijas dabas līdzekļiem. Mēs varam atjaunot pilnīgi katru orgānu. Paldies, ka klausījāties, un es tikšanos dievpalīgi.